Čau visiem! Šodien es gribētu parunāt par vecākiem un bērniem. Sāksim no paša sākuma. Kādā brīdī krustojas triju cilvēku dzīves ceļi? Vīrieša, sievietes, kuriem bez iepriekšējā mūža mantojuma ir arī kaut kāda šīs dzīves pieredze. Un šie divi aizsāk bērna fiziskā ķermeņa veidošanu. Bērns ir gars, kam ļoti vajag ierasties šai pasaulē, un arī šim garam ir sava iepriekšējo mūžu pieredze. Viņam nav tikai šīs dzīves pieredzes, un viņš nāk mācīties. Un nav tikai tā, ka bērns ir nācis mācīties pie saviem izvēlētajiem vecākiem, bet arī vecākiem ir no šī bērna kaut kas jāmācās. Atnākot, bērna gars vienmēr ir tīrs, viņa mīlestība pret vecākiem ir milzīga un patiesa. Bērns ar milzīgu mīlestību sevi ir izvēlējies vecākus, kas sniegs tam galveno, ko tas atnācis meklēt grūtības. Tad arī sākas grūtības, jo vecāki uzkrauja bērnam to savu rūpju nastu, ko nest vajadzētu pašiem. Visvairāk cilvēku mīl viņa bērns, un visvairāk sāpju bērnam nodara māte. Kāpēc? Bērns māti pazīst labāk nekā māte pati sevi. 9 mēnešus esot vēderā, viņš nepārtraukti māti vēro. Viņa tīrais gars zina visu redz un saprot. Māte viņu gan ne. Pēdējo paudžu mātes vairākums pat nav mācējušas kontaktēties ar savu vēl nedzimušo bērnu kā ar dzīvu cilvēku. Un tad bērns piedzimst, sāk dzirdēt, ko māte runā, sāk redzēt, ko māte dara, un tas ļoti atšķiras no tā, ko bērns novēro esot vēderā. Līdz ar to šīs kardinālās atšķirības izraisa bērna dvēseles šķelšanos, rodas negatīva saikne un uzkrājas negatīvs. Un tomēr nevienam bērnam nav tiesību vainot savu māti, jo paši viņu izvēlējamies, būdami garu valstībā un jūzdami nepieciešamību doties uz zemi savu likteņu parādu izpirkšanai, jo tikai, ja es būšu tieši šīs mātes bērns un pārvarēdams tieši šīs grūtības, kas mani piemeklēs, es varēšu atstrādāt karmu. Analogas ir attiecības ar tēvu. Piedodiet saviem vecākiem, pat ja viņi ir miruši, jo jūs esat viņu cienīgs. Tā ir ne tikai viņu karma, bet arī daļēji jūsējā. Mīloša māte, tēvs nekad pat sliktā gara stāvoklī neteiks bērnam, ka tu mani nemīli, tu esi slikts. Tikai tā māte, kuras sirds jūt, ka viņu nemīl, kurai varbūt pašai bērnībā vecāki varbūt nav teikuši par mīlestību un kura zina, kā tas sāp, cietsirdīgi var pateikt to bērnam, lai nodarītu viņam lielas ciešanas. Mātes pienākums ir bērnu mācīt, bet tāpēc vispirms ir jāmācās pašai. Ja mātes vecāki ir pieļāvuši kļūdas, viņu audzinot, tad kļūdas ir jāpiedod, nevis jāturpina sēt ļaunuma sēklas. Šie vārdi, kas ievaino bērna dvēseli, reiz pie jums atgriezīsies, bet jums tad būs daudz sāpīgāk tos uzklausīt. Un nevainojiet bērnu, bet lūdziet piedot savu kļūdu. Izpratnei ir jāsākas ar tiem, kas ir gudrāki. Mātes pienākums ir iemācīt bērnu piemēroties šai pasaulē, darīt viņu stiprāku, atbalstīt. Vecāku starpā var būt domstarpības, strīdi, sarunas, kurās noskaidro patiesību, bet nevajadzētu būt naidam un apvainojumiem. Kaut gan katrs aizvainots cilvēks var kādreiz sevi nenokontrolēt, un katram var sanākt kāds misēklis. Neviens taču nav svēts, un mēs visi mācāmies no kļūdām. Mīlestība dara cilvēku stipru, izprotošu un apdomīgu.
Tas, kurš iedegas lieka vārda vai rīcības dēļ, nespēja izprast un tūlīt grib apliecināt savu taisnīgumu, izsist pamatu no oponenta kājapakšas, bet varmācība vienmēr izraisa protestu, savukārt protests izraisīs naidu. Skaidrāks par skaidru, ka pieaugušais ar savām lielā un stiprā tiesībām ir uzvarētājs, jo vairāk fiziskais spēks tiek pielietots, jo vājāks kļūst gars. Tiek kavēta arī bērna prāta attīstība. Tas īpaši attiecās uz pakļāvīgiem bērniem. Valdīt pār bērniem var dažādi. Var rāties, var lamāties, var draudēt ar kaut ko. Vēl kāds raud, jo zina, ka bērns ir neaizsargāts tieši pret šādu viltību. Ir arī tādi vecāki, kas saka, mūsu ģimenes vārdā tev vajadzētu, un bērns momentā klausa. Viņš varbūt tā rīkotos arī pats, bet pēc šī izteikuma to darīs piespiedu kārtā. Tāpēc, ka bērns vecākiem vēl tikai labu. Bieži mēdz būt, ka vecāki uzvedas citādi, darbi neatbilst vārdiem. Šāda vecāku uzmanība nomoka bērnu. Cik daudz vecāku tur bērnus tādos kā grožos par nepaklausību, biedējot viņus ar savu nāvi. Ja? Turklāt tā, ka bērnam var rasties neiroze. Tikai jāatcerās, ka cilvēks, kam ir nepareiza attieksme pret nāvi, neprot arī dzīvot. Dzimšana un miršana ir dabisks process. Bērns, kam iemācīts, ka nāve ir ķermeņa pārēja no viena stāvokļa citā un ka mirušais no jums tikai aiziet, zina, ka tā nav iznīcība, bet cita esamība. Vienīgais, ja vecāki paši kategoriski netic kaut kam tādam, tad, protams, viņi to bērnam nevarēs tā pasniegt. Ar gadiem vienmēr bērns kļūst gudrāks par saviem vecākiem, jo dzīve rit uz priekšu. Tas, kam konkrētajā brīdī ir vairāk prāta vai saprašanas, var un arī vajag mācīt tikai ar noteikumu, ka darīs to pareizi. Vecāki, kas baidās, ka nepratīs to pareizi darīt, lai sāk sarunu ar vārdiem piedod, bet, manuprāt, tu rīkojies aplami, ļaujies tev pamācīšu. Bērns pēc tādiem vārdiem jutīsies svarīgs, kā ar viņu rēķinās. Un, ja bērniem prāts ir pārāks nekā mātei un tēlam, nekad viņus nepazemojiet, lepni lielīdamies ar tā kā savu pārākumu, jo iespējams nākamajā dzīvē jūs būsiet viņu tēvs vai māte, un tad vienkārši jūs gaida atbilstīga samaksa. Priecājieties, ka jums ir zināšanas un jūs darat pareizi. Ja bērns par savu nodarījumu ir pelnījis sodu, jārīkojas ir skaidri un nepārprotami. Sodīšana ir nopietns jautājums. Arī tā jūs paužat attieksmi pret bērnu, un nākotnē viņš jums pateiksies par taisnīgo sodu, kas licis viņam tā kā pieņemties prātā, un tikai tam visam ir jābūt ar bardzību, bet cieņu. Dzīve ir nemitīga kustība. Šodiena nav tā pati, kas vakarējā, un lai gan šīs dienas uz visiem laikiem ir aizgājušas aizmirstībā, tās atstājušas pēdas šajā dienā. Tādējādi vakardiena nezūd uz mūžiem, bet pavada mūs. Ja šis zīmoks ir labs, priecājieties. Ja slikts, tad notīriet to un piedodiet, lai tas netraucē jums dzīvot tālāk. Cilvēks, kas savos vecākos redz atpalicību domāšanā vai naidīgumu un uzskata, ka viņi neko nejēdz no jaunās dzīves, atņem sev kaut ko būtisku. Jaunie parasti uzskata, ka ar vecākiem nav par ko runāt, ka ar svešiem tas ir daudz vienkāršāk. Šāds viedoklis rodas tāpēc,
ka jaunie zemapziņā iekšēji pretojas vai izjūt stresu, jo vecāki liek mācīties, lai gan visa dzīve ir mācība. Piespiešana iekļauj sevī negativitāti, tāpēc to uztver slimīgi un neskatoties, ka to diktē vecāka rūpes. Vispirms rodas protests, jo jaunais cilvēks neieklausās saprāta balsī. Kas prot vispirms saskatīt labo un tikai tad slikto, tas pavisam citā gaismā saredzēs vecāku rūpes. Mūsdienās palielinās stresu daudzums mīlestības nepietiekamības dēļ. Pēc statistikas datiem visvairāk cilvēku pasaulē mirst no sirds slimībām. Jauniešus visbiežāk pieveic plaušu vēzis, sievietes krūšu vēzis. Šīs visas ir sirds čakras slimības. Ja radusies kāda ļoti smaga slimība, kā vēzis, cilvēkam vienam galā netikt. Ir stipra rakstura ļaudis, kas vēža sākuma stadijā spēj pārkārtot savas domas, cenšas sevi pārmainīt, kas ir kolosāls darbs, bet gan vecākiem, gan laulātajiem, gan draugiem jāatbalsta šis cilvēks, bet gadās arī tā, ka kārtējo reizi kāds ievaino dvēseli un slimnieks piepeši nomirst. Šāds iznākums ir nosacīti viegls, jo cilvēks ir atraisījis savus stresus, apzināti uztvēris dzīves mācību un stundas visas. Dvēseles miers atbrīvo ķermeni no gara. Šim ķermenim vairs nav vajadzīgas ciešanas, tas jau ir gudrs. Ja bērns apprecas ar vecāku prāta nepiemērotu cilvēku, tad atcerieties, tāds tādu piesaista. Tātad viņos ir kaut kāda līdzība, kuru jūs nevēlaties saskatīt. Varbūt kāda rakstura īpašība, kas jums nepatīk pašas bērna izvēlētajā partnerī, ir arī jūsu bērna un jūs pats to esat viņiem atstājis mantojumā. Atzīstiet to un labojiet savas kļūdas, bet varbūt abiem partneriem kaut kas vienam otram ir jāiemāca. Beigās, pāanalizējot, var izrādīties, ka situācija nav nemaz tik slikta. Var arī gadīties, ka labais, ko jūs bērnam piedāvājat, viņam nemaz nav vajadzīgs, un par spīti jūsu pūliņiem viņš izvēlēsies pilnīgi pretēju partneri. Tās ir viņa tiesības, jo viņš atnāca apgūt savu mācību stundu. Bērnu nevar uzskatīt par savu īpašumu. Tā vietā, lai čīkstētu vai uzspiestu savu viedokli, iemāciet savam bērnam pēc iespējas labāk piemēroties konkrētai situācijai. Mātei ir jāmāk laicīgi atnākt un īstajā brīdī arī aiziet. Padomājiet no savas pieredzes, jūs zināt, ko domā jūsu māte un cik ļoti, neskatoties ne uz ko, jūs mīlat viņu un kā ņemat pie sirds viņas vārdus. Piedodiet savai mātei visus aizvainojumu vārdus, jo viņa to visu nezināja, un lūdziet piedošanu bērniem, lai pasargātu viņu no savas negativitātes. Ja mātei aplamās attieksmes dēļ pret dzīvi vajadzīga ir barga mācība, tā var ierasties pašas bērnas veidolā, citādi tā nebūtu pietiekoši iedarbīga. Meitenes uzņem sevī daudzus mātes priekšstatus. Viens no tiem vīrieši ir šausmīgi briesmoņi, un ja tu sev pielaidīsi klāt vīrieti, tu man vairs neesi meita. Tas ļoti traucē jauniešu normālām jūtām un vēlāk sāks graut ģimeni. Vai arī bērns mājās redz vecāku necieņu vienam pret otru. Dzemde ir mātiskums un bērnu dzemdēšanas orgāns. Bērns, kas sevi ziedodams uzņemas mātes jūtas, var sākt dzemdē audzēt miomu. Mazasinība liecina par to, ka dzīvības spēki un dzīves jēgas izpratne izsīkuši. Ja cilvēks pauž savu viedokli, strīdas, spriež,
tas ir pareizi. Ja cilvēks kliegdams izrāda dusmas un tā nodara pāri gan citiem, gan sev, vai arī viņš nesaka, ko grib, un vārdi iesprūst rīklē, tad lietas būtība ir viena, notiek tās pašas negatīvās enerģijas uzkrāšana. Teiksim, bronhīts, ja ir aizskartas mīlestības jūtas, cieš sirds un plaušas. Sirds čakras enerģijas apsīkums izraisa sirds muskuļu vājumu, asins apgādes traucējumus un asins sastrēgumu plaušās. Ķermenis vēlas atbrīvoties no nomācošās mātes un meitas attiecību problēmām. Grib tā kā izklapot ārā to, ķermenis prot izdarīt fiziski. Toties piedot ir daudz grūtāk, un meita zina, ka māte tā kā nepiedos pat mirdama, un normālā tonī pārunāt šo problēmu ar māti nav iespējams. Viņa zina arī, ka pietiek ar vienu vārdu, un māte to tūlīt iznēsās pa visu pasauli telefonu sarunās. Tātad no vainas izjūtas rodas bailes no sabiedriskās domas. Lai izveseļotos, jāatbrīvojas no vainas izjūtas mātes priekšā, no bailēm par sabiedrības viedokli, no kakla čakras blokādes. Gudrais zina, ko viņš saka, dumjais runā, ko zina. Katram cilvēkam ir savs saprāta līmenis, un atbilstīgajā līmenī ar viņu ir arī jāsarunājas. Muļķiem nav ļauts pacelties augstāk, tātad gudrajiem jānokāpj zemāk, jo gudrā pienākums ir mācīt. Tātad, ja dumjais pieprot tikai bļaujot strīdēties, šī iespēja viņam jārada. Un, ja pašam pēc tam ir štuntīgs garstāvoklis, jālūdz piedošana sev, ka izdarīts tieši tā, nevis citādi. Problēmas jāatrisina strīdām, pat ja tās izvērtušās par kašķi nevis delikātuma dēļ, jānes akmens dvēselē līdz brīdim, kad no tā izšķiļas vēzis. Ja cilvēkam ir vēzis, bet muļķis tā arī muļķos palicis, kurš no viņiem rīkojās aplami, protams, ka tas, kas labas audzināšanas dēļ ticis pie slimības. Daudzi cilvēki nopūšas un saka, es esmu labs, kārtīgs cilvēks, bet nekādi nevaru saprast, no kurienes man tāds bērns. Es nekad laiku velti netērēju, vienmēr kaut ko daru. Prasu, lai viņš būtu kārtīgs, un viņš nav arī izlutināts. Bet droši vien viņu ir samaitājuši draugi un skola. Un tagad pavērosim bērna acīm. Bērna dvēsele cieš no mīlestības trūkuma, jo māte mani neievēro, nepievērš uzmanību un ar mīlestību nesagaidīju šīs dzīves sliekšņa. Tie visi ir bērna stresi. Arī mātei ir tādas pašas jūtas, un bērnam tās nevar būt savādākas. Tomēr māte tās noliedz. Bez mīlestības cilvēks kļūdās, bet par kļūdām vecāki soda. Tas rada bailes no vecākiem. Bailes vispār jebko darīt. Vēlēšanās darboties bērnā ir liela, bet viņam liek strādāt pat tad, kad bērns jau sācis darbu. Vecāki jūtas labi, piespiežot, nežēlojot, nemīlinoties, veidojot bērnā caursitēja personību. Tas bērnā izraisa bailes no piespiešanas, skumjas, pretestību un ietiepību, un arī jūtas, ka mani nemīl. Vecāki liek bērnam mācīties, nesaprastami, ka bērnu tāpat virza nepieciešamība gūt zināšanas, jā, un vecāku pavēle apgūt to, kas vajadzīgs bērnu prāt, ir tāda kā varmācība. Mazulim saka, nē, nedari, neaiztiec, liec vietā, lai teiktu, iesim, apskatīsimies tur, pataustīsim, padarīsim, jo jūs varat apmācīt maigi, ko var un ko, teiksim, nevar darīt, jā, ko nebūtu ieteicams darīt. Šķiet, ka vecāki jūtas labi, ja bērnu nekas neinteresē. Labs ir tas bērns, kas vecākus netraucē, jā, un nav problēmu. Un viņi neievēro, ka bērns noslēdzas sevi un zaudē vēlmi vispār darboties
Un tad šis cilvēciņš dzird, kāpēc tu neko nedari? Tieši vecāki māca bērnu dzīvot saskaņā ar saviem vārdiem, nevis darbiem. Nebaidies, bet pašiem principā ir bailes. Nedari, bet paši dara sazin ko. Nē, bet paši iet aplamus ceļus, nesteidzies, bet pašiem nav laika teikumu līdz galam pateikt. Vecāki nesaprot, ka bērns visu redz un zina. Tu esi muļķis, es gudrais, mācies. Labs bērns, kas pašaizliedzīgi mīl vecākus, vecāku viedumu nosauks par viedumu, pat ja tas tā nebūs. Un sāks dzīvot saskaņā ar to, cik talanti tamdēļ ir aizgājuši bojā agrā jaunībā, jo vecāki iznīcinājuši savu bērna īsto es. Viņi pārvērtuši to par savu īpašumu un pārveidošanās gaitā, ko sauc par audzināšanu, salauzuši viņu dvēseli. Vecāku neapmierinātība, bailes, dusmas pret visiem, kas māca viņu bērnus, bērnu dārza audzinātājs, skolotājas, treneri, ja, izraisa viņos tādas pašas jūtas un nosaka uzvedību. Tāpēc skolotāji ir dumji, slikti un ne no šīs pasaules. Labs, humānisma pilns skolotājs, kas jūt aicinājumu skolā strādāt, ir spiests kļūt tāds, kādu viņu grib redzēt bērnu vecāki, un arī kļūst tāds. Turklāt, viens un tas pats skolotājs vienam audzēknim var šķist eņģelis, bet otram vienkārši peklis izdzimums. Vecāku rakstura iezīmes tiek pārmantotas un nostiprinās bērnos. Ar laiku stresi arvien vairāk nostiprinās un iecirtīgie bērni un vecāki nostājas cits pret citu kā divi akmens bluķi. Bērns ir vecāki greizajā spogulī. Vecāki, kas visādā ziņā ir labi un rūpīgi, ja, baidās bērniem teikt patiesību vai runāt par neveiksmēm, negribot viņus tā kā sarūktināt, bet bērnam ir jāzina patiesība. Piedodiet bailēm, savai neprasmēji pareizi sevi izpaust un juceklīgām domām. Pēc tam droši varat nolaisties līdz bērna līmenim un teikt, piedod, es gribu tev to pastāstīt. Jūs būsiet izteicis bērnam saprotamu frāzi, un tas nosaka tālākās sarunas toni, un abi būsiet no tā ieguvēji. Bērns noteikti jutīs, vai jūs runājat no sirds, vai tikai taisnojaties. Bērns sapratīs arī jūsu taisnošanos. Ja jūs viņam pateiksiet, pašlaik es citādi neprotu un nevaru, bet man būs labi, ja tu sapratīsi, ka šī problēma nav radusies tevis dēļ. Bērns ir jāaudzina līdz 18 gadiem, un tad, kā jau bija pieminēts, mātei jāzina, kad nākt un kad iet. Mūsdienās mātes, kas nav pratušas pareizi mīlēt savus bērnus, jo visi spēki un laiks ir atdots darbam, bērnu priekšā jūtas vainīgas. Ļoti daudz nākas dzirdēt, ka man taču jāstrādā, kādam taču jārūpējas par ģimeni, par ģimenes labklājību, un vēl ar vienu algu taču nepietiek, tāpēc arī tēvs ir tādā pašā skriešanā, un bērnam netiek vajadzīgā uzmanība, kad viņam tā bija visvairāk vajadzīga. Un tad šī vainas izjūta ir kā cilpa, kas visu laiku dzēn viņus jaukties bērna dzīvē. Mātes mēģina labot savas kļūdas, nesaprotot, ka laiks ir aizgājis, bet bailes, ka mani nemīl, turpina gruzdēt kā uguntiņa pelnos un vienkārši veikt savu postiešo darbu, kas kaunēsies pats sev atzīties šajās bailēs un izrādīsies vājš, tamēr laiku stress izlauzīsies uz āru vienkārši kā vulkāna izvirdums.
Vīriešiem un sievietēm šīs bailes izpaužas dažādi. Meitene, kurai raksturīgas lielas un sarežģītas jūtas un vēlme valdīt, tad, kad viņa augs mīlestību, sāks to izkalpoties vai pieprasīt. Viņa kļūst vai nu par paibērniņu vai sturgalvīgu kaprīzu būtni. Jaunēklis savukārt grib novērst visu, kas traucē mīlestībai. Viņš sāk cīnīties un rosīties. Pieaugot stresam, notiek pretējās pārmaiņas. Meitene kļūst agresīva, jaunietis kļūst apātisks. Plus vēl augstprātīgs un nolieks problēmu esamību, lai neizskatītos tā kā nedroši. Parastie pašapmānu veidi, aizmiršana vai pašiedvesma, ka viss ir labi, noliegums, melnu saukt par baltu, kad viss kaitina, izraisa asaras, nevari sev atrast mieru, gribas kaut ko salauzt vai par spīti bēdīgām beigām ar kādu sastrīdēties, īsāk sakot, kaut ko ne tā izdarīt. Tas nozīmē, ka bailes pārsniegušas robežu un pārvērtušās dusmās, kas tā kā meklē iespēju iznīcināt citus vai jūs pašu. Vajag atlaist tās, kamēr neesat aptiekā izpircis visas zāles un sarūktināts, sapratis, ka sākat jukt prātā. Cilvēks, kurš nes sevī šīs bailes, nespēja saprast, ko nozīmē domā pareizi. Viņa prāt, viņš jau domā pareizi, un tādu cilvēku, kam nav stresu, vienkārši nav. Noliedzējs neapzināti domā, ka ir pārāks par citiem, un negribas nevienu aizvainot vai vērtēt, tikai ceru, ka kādam šo domu apkopojums varbūt kaut ko liks pamainīt vai palīdzēs saprast, tāpat kā visi normāli cilvēki, kas kļūdās, arī es esmu gājusi garu ceļu, lai nonāktu līdz tādiem secinājumiem un domām, kādas man ir tagad. Tāpēc galvenais ir saprast, ka kļūdīties tas ir pilnīgi normāli un pieņemt, ka esi kļūdījies un piedot gan situācijām, gan sev palaist visu, lai nekrājas. Viennozīmīgi varu pateikt, ka jāstrādā ir daudz un katru dienu biku jāparokās sevī un kad nāk kaut mazākā sapratne, kā tas strādā, tad jau visas lietas aiziet vieglāk. Tāpēc vēlu izturību, sapratni un mīliet savus bērnus. Paldies! Atā!